jaunieši, kuri pēc federāciju ieteikumiem būt vēlams apbalvot ar naudas balvām, kuras šī 20 gadu laikā ir nākuši gan no Austrālijas Latviešu sporta pārvaldes, gan no Austrālijas Latviešu kultūras fonda, Jāņa Daliņa piemiņas fonda, Jāņa Tīliba piemiņas fonda un sākot ar 2014. gadu šos līdzekļus ziedo Gunārs Bērsliņš no saviem personīgajiem līdzekļiem. Jums tātad ir izdevība piedalīties šajā 20. gadskārtā, bet šo pasākumu es gribētu iesākt ar vienu citu notikumu, kas risinājās pagājušajā gadā, kad Jānis Lūss tika uzaicināts uz Monako. Beidzot šī ziņa, kad Jānis Lūss ir to 48 vieglatikas slavenību vidū, kur tiek uzņemta Starptautiskās vieglatikas federācijas slavas zālē Monako. Es tiešām uzzināju par to burtiski dažas dienas pirms izlidošanas uz Monako. Skatoties televizoru, titros tur rakstīts bija, ka es esmu nominēts uz slavas zāli. Dabīgi, kad arī tika atzīmēti gadu labākie vieglatleti. Šoreiz tie bija Lavenils, skārslecējs francūzs, kas uzlaboja bubskas pasaules rekordu līdz 6 metriem 16 centimetriem. No Ādams, Lodsgrūdei. Izrādījās, ka viņi ir viena no labākajiem pagājušā gada sportistiem vieglatletikā, kas jau 56 starts pēc kārtas nav izjutusi zaudējumu rūkumu. Tā kā iedomājieties, kāds tas jau ir sasniegums sportistei, vai ne? To pašu es varētu vēlēt arī mūsu jaunajiem, lai šie sasniegumi tāpat būtu ar laiku sasniegti. Kad bija atzīmēti šie galvenie gada sportisti, tad arī pienāca kārta mūsu. Šeit ir uzraksts Jānis Lūss, Javelin Throw, Member of IAF Hall of Fame, 2014. gadā nominācija. Es uzskatu, ka tas ir tiešām tās augstākais novērtējums, kāds vispār var būt sportistam. Lai saņemtu šo atzinumu, ir tomēr vajadzīgs daudz augstāk kritērija. Tas nozīmē pietiekoši gara un augsta sasniegumu līmeņa rezultāti pietiekošajā garā periodā, gan pasaules rekordi, vai pasaules čempioni, vai olimpiskie čempioni, ne mazāk kā 2 reizes vismaz olimpiskais čempions un tā tālāk. Šis kritērijs ir ļoti augsts, un šis atzinums, es uzskatu, tiešām ir tas, kā tiek novērtēts mans ieguldījums pasaules sportā. Nominantu vidū ir 11 dažādu sporta veidu un disciplīnu pārstāvi. Un, ja runājam par vieglatiku, kā jau minēju, tad vieglatika ir viskuplāk pārstāvēta šajā sarakstā. Un disciplīna, vieglatikas disciplīna, tā noteikti ir šķērpmešana. Edgars Ziņģis. Laime, paldies. Lai veicās, lai meitai rezultāti aug. Tagad cerēsim, ka viss būs. Paldies. Paldies. Jāzeps Groza. Tas sākums ir, lai būtu turpinājums. Šis ir tas arī no kluba. 2008. gads ir tas
gads, kad Gunārs Bērziņš ierosināja apbalvot ne tikai jauniešus un jaunieces, bet arī viņu trenerus. 20 treneri ir apbalvoti ar šīm balvām līdztekus viņu sagatavotajiem jauniešiem. Un šodien sveicam Ilzi Stukuli. Lūgies, pacenstos arī turpmāk sagatavot tādus sportistus. Tatjana Donāne. Lai veicās tiešām, lai tas šķērtmešanas labumā. Paldies. To, ko es jau sasniedzu, tagad vairots. Jā, paldies. Guntars Marks. Tu mums esi sagādājis labs talants nevienu. Šodien tas ir kārtējais. Tas ir pēdējais. Šis ir mans pirmais tāds sasniegums. Un es ceru, ka šī balva man motivēs tālāk trenēties daudz cītīgāk un mēs to arī tālāk gan Eiropas līmenī, gan pasaules līmenī. Es, ko es varu teikt, ka tiešām šo sportu man šis sports ļoti iepaticies un centīšos ļoti daudz strādāt un ceru, ka man būs vēl ļoti daudz iespēju pārstāvēt Latvijas godu pasaulē. Paldies! Es šķēpšanu trenējos Smiltenē pie trenera Guntara Marksa jau kādu labu laiku. Un man tas ļoti patīk un es to izbaudu. Man likās tas visinteresantākais no visām disciplīnām vieglatlētikā. Un sākumā man tas nepadevās, bet ar laiku iemācījos un tad man tas ļoti patika. Eiropas triālu un olimpiādas esmu bijusi ar viņiem kopā. Tad es tos bērnus redzu arī nedaudz savādāk nekā tikai sacensībās. Tā kā, jā, par Edgaru man liels prieks, jo rakstot par viņu, es nevarēju saprast, ko lai raksta. Viņš ir pagājuši gadu augstliekšanā, gan ziemā, gan vasarā čempions, barjerās, gan ziemā, gan vasarā daudzcīņās. Čempions domāja, kur ir viņa disciplīna īsti. Kaut gan viņš pats domā droši vien, kad barjeras skriešana. Es domāju, ka joprojām daudzcīnīgs. Rezultāts kādi ir? Nepārāk. Tas ir vājais punkts, tā kā Tas ir tieši vājais. Ja daudz cīņas grib, tad ir vajadzīgs arī mešanas. Tiešām, man liekas, mūsdienu vieglatlētiem nav viegli. Visiem ir materiāli apstākļi, kādi nu ir. Tā kā, paldies. Vislielākais paldies Gunāram. Paldies viņam. Tātad no nekā, it kā jā, kad mēs tomēr mācējām tik līdz tam pasaules līmenim. Protams, ar visu jūsu atbalstu. Tāpat Ilze ir sniegusi milzīgu atbalstu, jā, gan visos braucienos, tur, kur Laine uzreiz ir līdzi, un tā, gan šķērtmetēju klubs, gan citu treneru padomi, protams, jā. Tāpat arī ar Gintu Palameiku sadarbojāmies, Laine jau tiecas uz to Madaru visu laiku, viņiem arī tur skatās, un Madarai tā, un Madarai šā, jā, un abas tā kā draudzenes, lūk tā. Tur droši vien, ka visu laiku ir jāmācās, un pagaidām un tā visu laiku tā kā tā sniega pika veļās un paliek tikai lielāka, ja? Un katrs droši vien naudzēks šķiet, ka labāk. Gribās tā domāt, labāks un labāks. Ja? Pa Jāzeps skatoties uz viņu un redzot, kā mēs strādājam, tas ir viennozīmīgi. Tātad vēlreiz paldies jums. Tātad Laine sāka trenēties šķērpmešanā 2011. gadā, par cik viņa ļoti labi bumbiņu metus ir. Mēs domājam izmēģināt tieši šķērpā, ko viņa var izdarīt. Aizbraucām uz Latvijas čempionātu. Fenomenāli, uzvara uzreiz. Protams, viņa to pirmo reizi aizbrauca, kā jau mācēja, tā jau izmeta, jā. Un tad, kad sākām mēs jau tos solīšus mācīties, jo citādi viņai nebija nekāds tur neizmetiena solis, nekas, tad tie rezultāti nekur nekāpa, viss stāvēja uz vietas. Tas tāds grūts brīdis bija, kas bija jāpārdzīvo. Pēc tam jau bija viss kārtībā. B grupā viņa arī. Tā tad bija līdere
uzstādīja B grupas meitiņu Latvijas rekordu, kas tagad ir 52 metri, 67 centimetri. Un tas ir ar 400 gramu šķēpu metot. Un pēc tam, sākot ar pagājušo gadu, viņa jau bija A grupā un metā ar 500 gramu šķēpu. Tātad ir bijusi Latvijas čempione šajā laika posmā. Ir izcīnījusi tiesības pagājušajā gadā vasarā startēt Nīderlandē, kur ir jaunatnes olimpiāda notika. Tur viņa izcīnīja 8. vietu. Šogad Bakū bija tāda kā atlase Eiropas komandai uz 2. pasaules jaunatnes olimpiskajām spēlēm, kas norisinājās Ķīnā. Lainai patreiz ir tikko oktobrī palikuši 16 gadi. Un ar šo mācību gadu, tas ir tagad, kad viņa mācās 10. klasē, viņa mācās Murjāņu sporta ģimnāzijā. Tātad viņa tagad ir pilnīgā trenera Andreja Vaivada vadībā un pārraudzībā. Un es domāju, ka viņai ļoti liels potenciāls, jo viņa tiešām, lai mēs arī ļoti vēlu sākām šos tieši šķēpmešanas treniņus, bet pirms tam viņa ir ļoti cītīgi trenējusies rokas bumbā un arī ir bijusi gan savu gadu izlasē, gan arī sieviešu izlasē. Tā kā viņa ir ļoti, es teikšu, ļoti strādīga, ļoti centīga meitene. Es pats jau nemaz neatbilstu nekādiem standartiem, kā metējam. Es teikšu, mans augums bija 1,74 m, svars 68 kg. Kas tad tas bija pa metēju? Bet, pamazām vēl institūta laikā arī paaugos un pamazām pieņēmos svarā. Ar treniņu rezultātā uzaudzēja arī masa pamazām. Nāca arī rezultāti līdz ar to. Mēs taču gājām pie institūta uz termotrasi ārā. Lidinājām šķēpes, tur pāri sienai reizēm bija jālien pakaļ pāri sienai, lai dabūtu šķēpes. Tur taču varēja skriet, lekt, lodītes mest, šķēpu mest. Izmantojam apstākļus, jā. Tur pa to pašu bābelīti, vai ne, tur pie institūta, arī pavasaros. Cik vilnas zeķes netika noplēstas. Jā, kā mēs taču tur par tām smiltīm, par tiem uzkalniņiem augšā lejā. Nē, mēs trenējamies gandrīz praktiski katru dienu, izņemot svētdienas. Neviens nespied, nē, absolūti. Mēs paši gājām, trenējamies. Mums pie Valentīna bija savākusies tāda šķēpmetēju grupa. Pēc tam arī iznāca kādi 7-8 sporta meistari šķēpmešanā.